Esiet sveicināti otrdienas vakarā Vidzemes ziņās. Šovakar par jaunumiem Vidzemē vēstījuši es, Laura Akmentiņa. Šovakar plašāk par šādiem tematiem. Limbažu novadā atjauno Mucinieku tiltu, kas būs daļa no velo maršruta Zaļie dzelzceļi, kas ved pār vecajām dzelzceļa līnijām. Strenčos 13 metru augstumā Priedējus top platformas, bet Zaubē aizvadīts savvaļas kulinārais festivāls. Pēc 3 mēnešu ilgas rekonstrukcijas Limbažu novadā atpakaļ uzlikts ir Mucinieku tilts. Tas pirms 80 gadiem kalpoja kā dzelzceļa tilts, taču tas būs daļa no 750 km garā zaļo dzelzceļa maršruta, kurā doties velosipēdistiem un kājām gājējiem. Iepriekš tilts bija arī nepietiekamā augstumā un traucēja kravas pārvadātājiem. Paceļot tiltu par 90 cm, atrisināta augstuma gabarīta ierobežojuma problēma. Pirmajā brīdī, skatoties uz rekonstruēto Mucinieku tiltu, šķiet, ka nekas būtisks nav mainījies. Vizuālais izskats gandrīz neatšķiras, ja neskaita, ka to vairs kādu laiku nešķērso vilciens, bet gan gājēju un velosipēdisti. Mucinieku tilts rekonstrukcijas laikā ir pacelts augstāk, un tam ir jaunas cinkotas margas, jauna krāsa un vēl taps koka segums. Tās izskatīsies jaunais rekonstruētais Mucinieku tilts. Projektējot, un mums nebija informācija, cik tas tilts sver. Un tad, kad celtnieki cēla nost, šobrīd mēs redzam, ir 2 mašīnas ar atsvariem, un tad bija 1 mašīna ar atsvariem. Un izrādījās tā, ka bija rēķinās, ka tas tilts sver 16, bet izrādījās, ka viņš sver 30. Un tad mēs tā mokām tur viņu nocēla tādā dienā. Tilts izskatījās diezgan bēdīgs. Viņš šais pēdējos pēckara gados praktiski nebija remontēts. Viņš bija norūsējis, vizuāli nesmuks. Tātad tilts darba pēc viņa nocelšanas tika restaurēts, apstrādāts ar smilšu trūklu, pārkrāsots, remontēts. Lemjot, ko darīt ar jau nokalpojušo tiltu, savu viedokli izteikt aicināti bija arī iedzīvotāji. Viens no 3 piedāvātajiem risinājumiem nozīmē tilta demontāžu, bet pārējie 2 tā pārbūvi vai no augstākā līmenī vai loka veidā. Iedzīvotāju vairums atbalstīja rekonstrukciju. Tā šobrīd izlemts, ka šis tilts, kas atrodas pār ceļam no Limbažiem uz Raganu, būs arī viens no daļai izbūvētā Limbažu novada veloceļa tīkla, kas jau šobrīd izmaksās 20 000 eiro. Pa veloceļu pār Mucinieku tiltu tālāk varēs nokļūt līdz Lādes ezeram. Mums bija varianti un pat izstrādāts skiču projekta, kā tilts tiek nocelts un kā piemiņas zīme kaut kur stacijas rajonā atstāts, kā tāds industriālais, varbūt tāds apskats objekts, jo tilts ir kniedēts, viņš ir savā ziņā unikāls, patreiz tāds vairs nekur neliek un nebūvēja, bet beigās tad arī skiču projekts bija, kad veidot kā ieejas vārds Limbažiem šeit jaunu konstrukciju no koka veidot, bet doma par velosipēdistu ceļu bija visu laiku, un viņi netika atmesta. Tiltu būvnieki nocēla pirms 3 mēnešiem, un šajā laikā rekonstruēja. Mucinieku tiltu pārbūves izmaksas ir 47 000 eiro. Tilts stāvēja visus šos gadus, arī pēc tā, kad dzelzceļa līnija uz Limbažiem jau vairs nenāca. Neatbilstoši augstuma ierobežojums bija 3,8 metri, kas traucēja uzņēmēju darbībai, transporta kustībai atbilstoši šodienas normām un prasībām. Tilta rekonstrukcija pilnībā plānots pabeigt tuvāko nedēļu laikā. Atliek tikai ieklāt tilta virsmu. Limbažu novada pašvaldība uzskata, ka ar tiltu paaugstināšanu būs atvieglojusies arī uzņēmēju darbība, jo kravas transporta līdzekļiem neradīsies problēmas izbraukt zem tilta. Skolēni arvien biežāk izvēlas mērot attālākus ceļa posmus uz izglītības iestādēm, neizvēloties mājām tuvāko skolu, secinājusi Izglītības un zinātnes ministrija, izstrādājot skolu tīkla pētījumu. Tajā iegūtos rādītājus un informāciju par 600 vispār izglītojošajām skolām ik viens var apskatīt interaktīvā kartē Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā. Kartē atrodam informāciju par katras skolas skolēnu skaitu, eksāmenu rezultātiem, skolotāju vidējo noslodzi un atalgojumu, kā arī par tuvējā apkaimē pieejamo sporta infrastruktūru un citām lietām. Karte turpmāk kalpos par pamatu turpmākai skolu tīkla reorganizācijai.
Savukārt Burtnieku ezerā šonedēļ norisinās windsurfinga apmācības. To mērķis ir atjaunot 60. gadu tradīcijas, kad Burtnieku novadā bija jahtu klubs un kad ezerā notika PSRS jaunatnes meistara sacensības burāšanā. Burtnieku ezers šim ūdens sportam ir piemērots un treniņus tajā var aizvadīt līdz pat ziemai, kad ezers aizsalst. Pērn jauniešu apmācības rīkoja pirmo reizi, bet to, kā tās norit šogad, stāstīsim ziņās jau tuvākajās dienās. Bet ziņas turpinām ar vēsti par kādām nemazāk tehniskām prasmēm. Strenčos Gaujas krastā jau nedēļu top platformas kokos, kas atgādina štābiņus, ko iecienījuši bērni. Tur gan darbojas profesionāli arboristi, kas jauniešiem māca drošu kāpšanu kokos. Un līdz ar tiem instruktori palīdz apgūt tehnoloģiju, kā baļķus pat 13 metru augstumā sastiprināt un piesiet Gaujas krastā augošajiem kokiem. Plašāk par platformu būvniecības darbiem nākamajā sižetā. Platformas Gaujas krastos veido izmantojot Nīderlandē aizgūtu metodi, kas paredz, ka kokos, kuros tās balstās, netiek izdarīti nekādi griezumi vai urbumi. Platformas pamatni piesien, un tāpēc maksimums pusgada no koka ir jānoņem, jo tad jau sāk apgrūtināt priedes, barības vielu vadīšanu, kas galvenokārt notiek koka ārējā slānī. Mēs izmantojam ļoti senu metodi, kas sauc par trīšu sistēmu. Ja? Mums ir trīša un virvs, un attiecīgi samazinām slodzi un ceļam augšā ar trīšiem. Attiecīgi uzceļam. Ir kāds baļķis ar kādu 200 kg, bet, kad ar trīšiem vāk, tad arī var viens cilvēks uzvilkt viņu tā baļķi augšā mierīgi. Priedes ir visefektīvāk, jo tur nav zāritanī pirmajā brīdī, un līdz ar to viņa netraucē un nav speciāli nekas jāzāģē nost un papildus jātraumē tas koks. Šodien šeit Strenčos līst lietus, un darbi ir mazliet apstājušies, bet tas nenozīmē, ka tie nenotiek, jo patiesībā tie notika visu nakti un vēl intensīvāk nekā līdz šim. Šeit Gaujas krastos ikdienā strādā 35 cilvēki kopā ar instruktoriem, kuri māca to, kā kokus piesiet pie augošajām priedēm un izveidot šādas te pamatnes, uz kādas arī es šobrīd stāvu. Kopumā šeit būs 5 līdz 7 pamatnes, un augstākās no tām būs 13 metru augstumā. Vēl gar šiem te sāniem taps margas, lai tas būtu droši cilvēkiem un izskatītos arī labāk. Man liekas, ilgāk nostrādāja līdz kādiem 6 rītā. Jā, bet bija saukts gaismas, mums bija ļoti jaudīgi prožektori, visi ir saukt, tā tumsa netraucēja. Arī vakarā bija cilvēki aizgājuši, pirms tam bišķiņi ir pagulēti, lai ir svaigi spēki. Plus bija jauni instruktori atbraukuši tieši vakar, kas arī varēja skatīties līdzi, lai visu laiku drošība ir līmenī. Apmācībās piedalās jaunieši, kuri sākumā apgūši kokos kāpšanu un drošības pasākumu izpildi. Pēc tam sākts darbs pie materiāla sagatavošanas, baļķu un dēļu krāsošanas. Koku materiāli ir nokrāsot, lai paaugstinātu to izturību pret tādiem laikapstākļiem kā šodien, kā arī baltā krāsa ļaus kokam atstarot gaismas starus vakarā. Šobrīd platformas ir būvniecības procesā un tās tiks pabeigtas līdz sestdienai, kad platformas apskatīt un tajās uzkāpt varēs ik viens interesants. Platformu veidotāji šobrīd arī plāno uz kādas no platformām uzcelt klavieres. Būs ļoti daudz dažādu gan lampas, gan arī gaismas, visādi objekti un ķermeņi. Vai tas ir domāts arī tā kā apmeklētājiem, kad, piemēram, tagad cilvēki redz, ka te ir tādas saceltas vai drīkst kāpt, vai tas ir bīstam? Bīstam, es domāju, ir tas, ka ja kāpj nezinoši cilvēki un bez speciāla aprīkojuma. Bet brīdī, kad viņas būs pabeigtas, apkārt būs margas un līdz ar to augšā uzturēties ir droši. Tāpēc kā mājās iziet uz balkona. Bet tas augšupceļš ir, to vienam pašiem droši vien nevajadzētu darīt. Nokļūt vai nu mēs kāpjam augšā pa virvēm, vai nu mēs uztaisam tādu liftu no virvēm. Vai arī tādos gadījumos tās platformas būvē tādos līmeņos, tad mēs var uziet tādā mājās pa kāpņu telpu vienkārši uz augšu. Latvijā šādas platformas izveidotas ķegumā. Tur ir uzbūvētas 3, bet šeit tās būs vismaz 5. Mēs esam tajā vietā, kur ir visaugstākie tie štābiņi domātās mājas. Štābiņi, jā, tieši tā, šajā gadījumā šeit būs visaugstāk, būs tie 13 metri. Pat varbūt bišķi augstāk, jo šie baļķi ir 13 metri, plus vēl nāks klāt vēl grīda. Līdz ar to tas būs vēl kādi 50-60 centimetri. Ļoti mēs nojaušam, ka šis varētu būt augstākais Baltijā tāda veida. Un iespējams pat Nīderlandē nekas tāds vēl nav paveikts. Tāpēc mēs skatīsimies ļoti uzmanīgi, vērosim, kurš vēl to ir paveicis, izņemot mūsu. Bet vēl darbiņš priekšā. 13 metru augstumā esot jūtama arī koku šūpošanās. Tāpēc tur ne tikai grūtāk uzvilkt koku materiālus un tos nostiprināt, bet arī pašiem noturēt līdzsvaru.
Instruktori teica, ka kokos kāpšanu, to siešanu un nostiprināšanu var apgūt nedēļas laikā, bet ilgāks laiks nepieciešams, lai izprastu gan augošajā, gan piesietajā kokā notiekošos procesus. Laikā, kad mūsu steidzīgajā ikdienā ērtāk ir izmantot ātrās ēdināšanas piedāvājumu vai lielveikalā nopirkt pusfabrikātus, tomēr arvien lielāku popularitāti gūst arī no dabas vai bioloģiskajām saimniecībām nākuši produkti. To apliecina arī Zaubes savvaļas kulinārais festivāls, kurā dažādās degustācijās var izgaršot gan vietējo mednieku, gan mājražotāju piedāvājumu. Kādas jaunas garšas tad šoreiz varēja festivālā iepazīt, to devās skaidrot mana kolēģe Gunta Matisone. Verīti, mīļie cilvēki! Briežas teiks, kas paši cepts uz sakarsētiem akmeņiem, ir viens no šī festivāla jaunumiem. Katrs pats drīkst nākt ar dakšiņu, ņemam briežas teiku, apmēcējam eļā, uzliekam virsū, apcepam. Bet tāpat kā pirmajā savvaļas garšu festivālā uz iesmu griežas meža cūka. Bet ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, zupa gan tagad vārās pat vairākos katlos. 2 veidu zivju zupas un 2 katlos soļanka ar meža gaļu. Cilvēki ir daudz un visiem gribās pagaršot, tāpēc mēs šogad vāram 2 katlus. Lai gandrīz visiem tāpat netiks, bet lai lielākai daļai tomēr tiek tas viss process. Kā tad bija pagājuši gadu? Cita tie katli bija pagājuši gadu un kā viss beidzās? Bija 2 zupas, zivju zupa un soļanka tikai pa 1 katlam. Šogad mēs vāram jau 2 katlus. Cik vārīsim nākošu gadu, es jums nevaru pateikt. Gatavojamies mēs visu cauru gadu, jo mēs zinām, ka tas festivāls notiks un krājam to gaļu, liekam saldētavās. Mēs zinām, ko vajag, ko nevajag, un tā. Un pirms festivāla visu to ņemam ārā, atkausējam, gatavojam. Drūs Leiksdiņš ir viens no šī festivāla iniciatoriem un var teikt arī tā dvēseli, kurš rosinājas savus mednieku un makšķernieku klubu kolēģis šim kopīgajam darbam. Darbs ir ļoti liels. Un pats galvenais, kad ir ļoti labi veči, kas to visu palīdz, jo viens jau tas nav izdarāms. Un šis gatavošanās darbs nozīmē gan vīriem iešanu medībās, gan arī mednieku sievām, māsām, meitām, griešanu, cepšanu, vārīšanu jau vairākas dienas pirms festivāla. Taču tas netiek uzņemts kā smags pienākums. Mums pirmkārt pašam medību klubam Zaubi šī ir lieliski iespēja vasarā vienā nedēļas nogalē sanākt visiem kopā. Gluži visiem, bet lielai daļai. Gan sievām, gan pašiem puišiem. Tas tāds ģimenes festivāls. Nāks jau tā atgriezniskā saite, tā refleksija, ka mums par to, ko mēs esam plānojuši, vai mums ir izdevies vai nav izdevies. Jā, un, protams, liekas, priekš, ka mums nākoši gadu. Bet atkal jau paiet tas laiks un tās sajūtas. Tas tā kā citi lec no tramplīna, ja, citi iet, brauc ar ritiņiem no kalniem un vēl kaut ko no adrenalīna. Mums arī tās savu veidu adrenalīns, ja? Vīri iet uz mežu medībās, tur viņiem ir tādā veidā, un šis atkal savādāka veida, bet arī tas kopā ir. Lai apmeklētājiem būtu plašāka iespēja iepazīt festivāla piedāvājumu, tad šoreiz tas tiek piedāvāts tematiski – meža, ūdens, pļavas un dabas dzērienu zonās. Līdz ar to jau festivālā var izbaudīt ne tikai mednieku kolektīvu gatavotos ēdienus, bet arī to, ko tad no dabas garšām piedāvā mājražotāji. Piemēram, ozolzīļu kafiju, Zaubes pļavās lasītās tējas un arī jau pasaulē tik populāro kvinoju, no kuras turpat uz vietas gatavots pankūks ar pīlāģu ievārījumu. Ar šo mēs parādam arī, protams, mūsu mājražotājus un mūsu bioloģiskās saimniecības, un to patiešām mums ir daudz. Un rekur top arī kaut kāda sadarbības starp pašiem cilvēkiem, jau viņi arī jau sāk domāt, kā tad sevi parādīt bez mums. Piemēram, es varu pateikt, mums pagājušo gadu, kad mēs paziņojām, ka te būs festivāls un sākām meklēt kaut kādas kempingu vietas, jo nebija. Tad reģistrējās viens kempings pie Augšezera. Festivāla laikā tur nebija viņiem nevienas rezervācijas. Šogad jau ir. Pagājušo gadu, piemēram, veikals domādams, ka kulinārais festivāls vispār nekādu produkciju lielo nepirka. Ja domāju, ko tad viņiem neko nepirks. Izpirka veikalu tukši, bet šogad jau pie veikala ir galdiņa. Viņi jau ir padomājuši, kad arī viņi varētu kaut kā šajā pasākumā iesaistīties. Tā kā attīstās lietas, tāpēc, kad ir šis pasākums. Tāpēc, kad cilvēki beidzot ierauga, ka mēs neesam kaut kādi aizmirsti lauki, kur nekas nenotiek. Ja mēs paši gribam, mēs varam. Šis bija otrais Zaubes savvaļas kulinārais festivāls, bet tā organizatori sola, ka šī tradīcija Zaubē turpināsies arī nākošgad, jau ar jauniem dabas garšu pārsteigumiem.
Paldies, ka skatījāties turpinājumā sludinājuma un laika prognoze. Es no jums atvedos un tiekamies jau rītvakar. Bieži dzirdam, ka iedvesma virmo mums apkārt. Tā ir iespēja gūt no dzīves pašu labāko. Ja vēl ir vēlme nokļūt zinātkārā atmosfērā un gūt domu biedru atbalstu, stabili pamati nākotnei ir ielikti. Tu aptver, ka radoša un lietišķa pieeja studijām var pastāvēt plecu pie pleca un uzdrīksties realizēt savas ieceres augstskolā, kurā bizness tiekas ar mākslu. Riseba. Unikāls, intelektuāls Vidzemes augstskolas festivāls. Brauc uz festivālu Valmierā. 4 koledžas, bakalaura, maģistra un doktorantūras skatuves. 320 VIP kartes jeb budžeta vietas. Ķer zināšanas un iedvesmu vienā no 13 studiju programmām 5 virzienos. Piesakies no 26. jūnija. Vairāk par festivālu va.lv. Aktīvā vasaras sezona ir sākusies, un arī gatavošanās Valmieras pilsētas svētkiem ir sākusies. Pilsētas svētku organizatoru komanda ir ķērusies klāt svētku gājienu gatavošanai, un līdz 21. jūlijam arī tev ir iespēja pieteikt savu uzņēmumu, savu draugu kompāniju, lai parādītos svētku gājienā. Jums būs iespēja izpausties kā savā kompānijā, tā pilsētas svētkos kopumā, jo pilsētas svētki ir svinības, svētki un kopā būšanas brīdis. Tiekamies visi 28. jūlijā pilsētas svētku gājienā. – 28. un 29. jūlijā Gulbenē apvienojot gan pilsētas, gan novada svētkus norisināsies novadnieku dienas Gulbenes novads saknes piederība. Šajos unikālajos svētkos vienkops pulcēsim gan Gulbenes novada iedzīvotājus, gan novadniekus, kuri šeit dzimuši, bet šobrīd dzīvo ārpus novada, gan tos, kas par mītnes zemi izvēlējušies kādu no pasaules valstīm. Tā būs satikšanās mūzikā, mākslā, sportā, kultūrā, sadziedāšanās un sadejošana, lai apjaustu Gulbenes novada spēku. Novadnieki, tiksimies Gulbenē 28. un 29. jūlijā. Liesmā lasiet, par atkal tīru grunti dzelzceļa ielā Valmierā pedagogiem liela interese par Montessori, Agita Zariņa sarunu festivālā Lampa, Svetbank piedāvā jaunas iespējas. Valmieras dzīvnieku patversmē nonākuši 2 suņuki un gaida savu saimniekus, lai atkal dotos uz mājām. Tā šis suns atvests no Kocāna novada, kur viens pats klejojas. Un jau 2 nedēļas viens pats pa burkānciem Valmierā klīdis arī šīs suņuks, kuram kliba priekšējā kāja. Lūgums atsaukties suņu saimniekus. Plašāka informācija pieejama zvanot Valmieras dzīvnieku patversmē pa tālruņa numuriem 642 32 093 vai 29 23 03 07.
Tuvākajā diennaktī būs lietains laiks. Naktī nokrišņi gaidām visā Vidzemē, vietām līs pat stipri, un nakts sākumā iespējams arī pērkona negaiss. Gaidāms lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī no 14 līdz 17 grādiem. Pret rītu laikapstākļi nedaudz skaidrosies, bet laiks saglabāsies mākoņains. Pusdienlaikā vietām var uzspīdēt saule. Vakarā gan Vidzemes centrālajā daļā atkal gaidāms lietus. Dienā gaiss iesils līdz 20 līdz 24 grādiem.